Aburtā princese. Ļaunās burves atriebība. Kad princese Aurora un princis Filips pirms 2 gadiem mija gredzenus, visa karaļvalsts līksmoja un vēlēja jaunajam pārim mīlestību un laimi. Nu bija pienācis laiks 2. kāzu jubilejai. Mēs no sirds vēlamies, lai ik viens priecājas un svin kopā ar mums, paziņoja princis. Viņu 3 mīļās draudzenes, Saulstarīte, Flora un Fauna, aši ķērās pie darba, lai izrotātu pili. Fejas lika lietā burvju nūjiņas un uzbūra deju zālē smalkas porcelāna servīzes, mirdzošus sudraba galda piederumus un neticami skaistus ziedus. Balle būs neaizmirstama. Gatavojoties svētkiem, fejas ķievējās par ziedu kompozīciju krāsām. Tām jābūt rozā, Flora uzstāja pamādam ar burvju nūjiņu. Nē, zilām, Saulstarīte iespītējās. Fauna nopūtās. Fejas nekad nevarēja vienoties par krāsām. Vai jau nepietiks ķildoties? Mums vēl tik daudz darba. Saulstarīte centās izrotāt logus ar virtenēm, bet viņai neizdevās tās uzburt. Mana burvju nūjiņa nedarbojas, feja iesaucās. Mana arī, turpināja Flora, skatīdamās uz savu nūjiņu. Mums nav burvestību. Pilī satumsa un 3 fejas saspiedās bariņā. Kas īsti notiek? Vēl bija dienas vidus. Fauna pieskrēja pie loga un pamanīja, ka saule paslēpusies aiz mēnesi. Tas ir saules aptumsums, viņa sacīja. Tā laikā feja zaudē savas īpašās spējas. Un dažreiz burvestības arī zaudē spēku. Saulstarīte bailīgi čukstēja. Kad Aurora vēl bija maza, ļaunā burve nobūra princesi. Liktama tai cieši iemigt līdz pat 16. dzimšanas dienai. Par laimi princis Filips pieveica ļaundari un lauza Auroras burvestību ar skūpstu. Viss beidzās labi, un burve bija prom uz visiem laikiem. Vismaz tā ļaudis domāja. Kad ļaunās burves pili pārņēma aptumsuma krēsla, akmens krauklis, kas tupēja uz balkona, atdzīvojās. Ķērk, ķērk, tas iesaucās un lidoja meklēt saimnieci. Pēc brītiņa putns atrada burves melno apmetni un patiesības zobenu, ar ko tā bija nogalināta. Turpat blakus gulēja zizlis ar zaļu stikla bumbu galā. Krauklis iešķīla ar knābi burvju stiklam. Gaisā pacēlās zaļi garaiņi un pamazām dūmakā parādījās kraukļa saimniece. Viņa bija atdzīvojusies. Nāc pie manis, draudziņ, viņa aicināja putnu. Mums ir daudz darāmā. Burdamās ar kraukli uz pleca, ļaundari noklausījās, kas notiek karaļvalstī. Visi gatavojās kāzu jubilejas svinībām. Viņa uzzināja, ka princis Filips un princese Aurora aprecējušies un saniknojās. Nejaukā burve nolēma izšķirt laimīgo pāri un pārņemt varu valstī savās rokās. Šoreiz tie nīkuļi mani neapturēs. Nākamajā dienā pilī notika grazna liela balle. Ieradās viesi no visas karaļvalsts. Paldies, ka šodien esat kopā ar mums, pateicās princis Filips, sagaidīdams ciemiņus. Viņš pasniedza Aurorai dāvanu. Pēkšņi deju zāli pārņēma zaļa migla, visi bailēs notrīcēja. Skatos, jūs atkal neesat mani uzaicinājuši uz svinībām, ļaunā burve dusmīgi ķērca. Viņa pacēla rokas augstu virs galvas un sāka skaitīt buramvārdus. Zaļā migla piepildīja zāli un pārvērta visus par akmeņiem. Tikai pati ļaundare un princese palika neskartas. Aurorai šausmās aizrāvās elpa. Burvestība, ar ko labās fejas tevi glāba, kad bija maza, nevar tevi pasargāt no vientulības. Tu novītīsi kā roze. Ļaunā burve šņāca.
To pateikusi, viņa pameta pili. Aurora vairākas stundas raudāja. Gan mīļotais princis, gan draudzenes fejas, gan visi piļas ļaudis bija pārvērsti par akmeņiem. Tas bija ļaunākais lāsts, ko viņa spēja iedomāties. Dziļi mežā, kur princese bija pavadījusi bērnību, meža iemītnieki sadzirdēja raudus. Tie steidzās uz pili un centās mierināt mīļo draudzeni. Pēc brīža Aurora noslaucīja asaras. Es iešu pie burves un lūkšu, lai viņa atbrīvo princi un pārējos. Meitene aizskrēja, pirms zvēri paspēja viņu apturēt. Princese izmisīgi meklēja ceļu cauri tumšajam biezoknim. Kopš ļaunās burves ierašanās meži bija aizauguši. Ērkšķi un kazanāji ķērās Auroras kleitā, apgrūtinot ceļu. Ļaunā burve no savas pils vēroja, kā princis tuvojas. Viņa zināja, ka nespēja noburt Auroru, jo princesi kopš bērnības sargāja labās fejas. Burvei bija jārīkojas viltīgi. Beidzot Aurora sasniedzot ļaundares pili, lūdzu, atbrīvo princi un manus ļaudis no lāsta, meitene lūdzās. Pārvērt mani par akmeni. Nu, burve čērkstoši krekšķēja. Es nevaru tevi noburt, bet vari lūgt mani izpildīt tavu vēlēšanos. Aurora iedomājās par princi un visiem labajiem karaļvalsts ļaudīm. Viņa zināja, ja lūgs ļaundarei izpildīt viņas vēlēšanos, Aurora nekad vairs viņus neredzēs. Ar smagu sirdi princese sacīja: Es vēlos, ka tu mani iemidzinātu uz mūžu un atbrīvotu visus pārējos. Burve greizi pasmīnēja. Viņa pacēla burvi uz izli virs princeses galvas, un Aurora iegrima burvju miegā. Ļaunā burve atgriezās karaliskajā pilī un atbrīvoja visus no lāsta. Kad Filips pamodās, viņš uzreiz meklēja sievu. Princis nojauta, ka Auroras pazušana saistīta ar negaidīto viešņu. Visa karaļvalsts baidījās no ļaunās burves. Tikai nedrošsirdīgais Filips. Es pieveikšu ļaundari, viņš apņēmās. Tūlīt pat došos uz aizliegto kalnu. Princis izlauzās cauri mežam un nonāca līdz burves pilī. Viņš ieskrēja iekšā un steidzās lejup pa kāpnēm, aizslēgdams aiz sevis durvis. Pēdējo reizi, kad cīnījāmies, tevi glāba patiesības zobens, burve kliedza. Šoreiz tev nekā nav. Viņa pārvērtās par milzīgu pūķi un izlauzās cauri durvīm. Princis Filips palēca malā un iezvēla briesmonim pa galvu ar koku. Tas ierēcās un pagriezās, lai iecirstu ar saviem indīgajiem ilkņiem, bet trāpīja sev astē. Ar skaļu brēcienu pūķis nogāzās zemē. Šoreiz burvei bija beigas. Princis steidzās meklēt mīļoto. Filips uzgāja Auroru kādā tumšā istabā. Viņš nometās tai blakus uz ceļiem un maigi pieskārās viņas vaigam. Kaut arī ļaunā burve bija mirusi, tās lāsts vēl nebija pagaisis. Princis ar asarām acīs noliecās un sniedza Aurorai atvadu skūpstu. Piedod, ka nespēju tevi glābt, viņš čukstēja. Princese atvēra acis. Filip, viņa iesaucās. Tu mani izglābi. Nekas nespēja pieveikt īstu mīlestību. Ne lāsts, ne burvestība. Nekas. Auroras meža draugi pieskrēja pie viņiem, priekā lēkādami un saceldami pamatīgu kņadu. Princis smējās. Laikam neesmu vienīgais, kurš ilgojās pēc tevis. Kad princis un princes atgriezās karaliskajā pilī, visi uzgavilēja. Tumsa un ērkšķu mežs bija izgaisuši, un visapkārt bija gaišs un saulains. Kā es priecājos atkal būt mājās, Aurora iesaucās.
Princis Filips aicināja orķestri spēlēt, un zāli piepildīja līksma mūzika. Bija laiks svinēt kāzu jubileju.